tad, kad nomaina Volvo priekšējos lukturus no adaptīvajiem uz parastajiem, protams, ka paliek kļūda panelī, gan apzīmējuma veidā, gan simbolu veidā, brīdina par to, kad ir bojātu lukturu korekcijas sistēmas darbība un līdz ar to nestrādā korekti. Viennozīmīgi tas ir atkarīgs no lukturu komplektācijas, vai no Bixenon lukturi, vai parastie lukturi, piemēram, vai gāzes lādes lampas iekšā stāv. Tātad šī gadījumā te jau ir iesvapoti un ielikt iekšā Xenon standartizētie lukturi, kuri, protams, ka nav adaptīvie, tā kā attiecīgi pēc kaut kādas avārijas vai kreša, līdz ar to ieliek, teiksim, lētākus lukturus, un šajā te konfigurācijas sadaļā, tur, kur ir Volvo visa komplektācija cemā iekšā, izvēlās atbilstoši to, kas ir nepieciešams un ieprogrammē. Līdz ar to no paneļa pazūd šī te visi brīdinājumi, un lukturi strādā standarta izpildījumā. Plus ieliekam obligāti latviešu valodu ICM. ICM skaitās šis te radio, kur notiek visa automobīļu funkcionalitātes kontrole.